Uzklausīsim šīs dienas lasījumus, un pirmais lasījums no Jesaja grāmatas 53. nodaļas, no 2. līdz 10. pantam. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušās zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kāvs, kas paliek klusu savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsabināts, bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli ar salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. Tā kunga vārds. Otrais lasījums no vēstules Filipiešiem, 2. nodaļas, no 5. līdz 11. pantam. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par lautījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tā kunga vārds. Uzklausīsim lasīju, ko no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 26. nodaļā. Gods Tev, kungs. Lasījums ir pagarš, klausieties un ieiet tajā. Tad Jēzus aiziet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Ģedzemane un saka mācekļiem: nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūgšu Dievu. Un viņš ņēma sev līdz Pēteru un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem: mana dvēsele noskumus līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz pagājis viņš krita uz savu vaigu pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri: tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā? Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu sacīdams: mans Tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām,
lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un viņš nāk un atrod tos atkal guļam, jo viņu acis bija pilnas miega. Un viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdza Dievu 3. reizi tos pašus vārdus sacīdams. Tad viņš nāk pie saviem mācekļiem un saka uz tiem: jūs ar vienu vēl guļat un dusat, redzi, tā stunda ir klāt, cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam, redzi, kas mani nodod, ir klāt. Un viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no 12, un viņam līdz liels ļaužu pulks no augstajiem priestariem un tautas vecajiem ar zobeniem un nūjām. Bet nodevējs bija tiem devis tādu zīmi un sacīja: kur es skūpstīšu, tas ir tas, to gūstiet. Un tūdaļ viņš piegāja pie Jēzus un sacīja: esi sveicināts, rabi, un skūpstīja viņu. Bet Jēzus tam sacīja: draugs, kāpēc tu esi šeit? Tad tie piegāja pie Jēzus, pielika tam roku un to saņēma. Un redzi, viens no tiem, kas bija pie Jēzus, izstiep roku, izvilka zobenu, cirta augstā priestera kalpam un nocirta viņam ausi. Tad Jēzus saka tam: bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Jeb vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksta, lai piepildītos? Jo tam tā būs notikt. Tajā pašā stundā Jēzus sacīja uz ļaužu pulku: kā pret slepkavām jūs esat izgājuši ar zobenu nūjām mani gustīt? Ikdienas es pie jums sēdēju templī mācīdams, un jūs mani neesat aiztikuši. Bet tas viss noticis, lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Bet tie Jēzus saņēma un aizveda pie augstā priestera Kajafas, kur rakstu mācītāji un vecāji bija sapulcējušies, bet Pēteris viņam sekoja no tālienes līdz augstā priestera pilī, un tur iegājis apsēdās pie sudaņiem noskatīties, kā viss beigsies. Bet augstie priesteri, vecāji un visa augstā tiesa meklē viltus liecību pret Jēzu, lai to varētu nokaut. Un tomēr neatrada, jebš uzstājās daudz viltus liecinieku, beidzot divināts priekšā un sacīja: viņš ir teicis, es varu noplēst Dieva templi un to atkal 3 dienās uzcelt. Un augstais priesteris piecēlās un sacīja uz viņu: vai tu neatbildi nekā uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus cieta klusu. Un augstais priesteris sacīja tam: pie dzīvā Dieva es tevi zvērinu, saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus tam saka: tu to teici, bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu, sēžam pie visspēcīgā labās rokas un nākam uz padebešiem. Tad augstais priesteris saplēsa savas drēbes un sacīja: viņš ir Dievu zaimojis, kam mums vēl liecinieku vajag? Redzi, tagad jūs paši viņa Dieva zaimošanu dzirdējāt. Kā jums šķiet? Bet tie atbildēja: viņš ir nāvi pelnījis. Tad tie viņam spļāva vaigā un sita ar dūrēm, bet citi viņu pļaukāja un sacīja: pravieto mums Kristu, kurš tev sita. Bet Pēteris sēdēja priekšnamā un pie viņa pienāca kalpo un sacīja: tu arī dzen biji ar Jēzu Galilieti. Bet viņš liedzās visu priekšā sacīdams: es nesaprotu, ko tu tur runā. Un, kad viņš bija izgājis vārtu priekšā, kāda cita ieraudzījis viņus, saka tiem, kas tur bija: šis arī dzen bija ar Jēzu Nācerieti. Un viņš atkal liedzās zvērēdams: es to cilvēku nepazīstu. Un pēc maza brīža tie, kas tur stāvēja, piegāja pie Pētera un sacīja uz to: patiesi arī tu esi viens no tiem, jo tava valoda jau nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un dievoties: es to cilvēku nepazīstu. Un tūdaļ gailis dziedāja. Un Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko viņš tam bija sacījis: pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Un viņš izgāja ārā un gauži raudāja. Tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu. Lūksim. Debes Tēvs, šodien mēs domāsim par krustu. Un mēs šodien lasījām šajā lasījumā, dzirdējām, kungs,
ka cik smagi tev tas bija nodoties tam, cik smagi tev bija lūgt un sagatavoties, un tu biji, kungs, Jēzu viens tajā. Bet mūsu dzīvē, caur tavu krustu un caur tavu augšām celšanos, tu mums esi līdzās. Un, kungs, mēs lūdzam, ka šodien, klausoties uzrunu par krustu, mēs lūdzam, kungs, ka tu mūs atkal un atkal iedvesmo redzēt, cik daudz Dievs Tēvs tu caur Jēzu Kristu un nāvi pie krusta mums dāvā. Cik daudz krusts var nozīmēt mūsu dzīvē, ja mēs tam pievēršam uzmanību. Svētī, kungs, atver mūsu sirdis un mūsu ausis un prātus, dzirdēt šī tava krusta svētību. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Well, good morning, everybody. Labrīt visiem. Labrīt. Let's try that again. Labrīt visiem. Labrīt. That's better. Tā All labāk. right. So we learned about Peter denying Jesus 3 times. Mēs tad dzirdējām, ka Pēters 3 reizes aizliedz Jēzu. It's a good thing that there's a happy ending to that story in the Gospel of John. Labi, ka tajā Jāņa evaņģēlijā labs turpinājums tam. But this morning I'm going to talk about the power of the cross of Jesus Christ. Bet šodien mēs runāsim par Jēzus Kristus krusta spēku un nozīmi. Now understand, the cross is not just a symbol, but the very power of God for salvation. Krusts nav tikai kāds simbols, bet tas ir ļoti spēcīgs Dieva pestīšanas līdzeklis. The Apostle Paul writes in 1 Corinthians 1:18, he writes, "The message of the cross is foolishness to those who are headed for destruction, but we who are being saved know that it is the very power of God." Jo Pāvila pirmā vēstule korintiešiem 1:18 runā, jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam glābti, tas ir Dieva spēks. You can probably change the slide now. Jā. Es ieslēdzu, nav vienalga. There we go. We're in point number 1. The cross, it represents Jesus' sacrifice, offering redemption, healing, and eternal life. Krusts reprezentē Jēzus upuri, viņš piedāvā šo glābšanu, izpirkšanu, dziedināšanu un mūžīgo dzīvi. And this morning we're going to explore what Christ accomplished on the cross and how it transforms our lives. Un šodien mēs tā kā izpētīsim, atklāsim, ko Kristus ir sasniedzis un pie krusta un kā tas maina, transformē mūsu dzīves. Point number 1 is the ultimate act of the cross, is the ultimate act of love and sacrifice. Pirmais punkts. Mīlestības un augstākais piemērs ir krusts. And what happens is Jesus took our place on the cross. Jā, apsēdies, netraucē. Tim, you're just going to have to push the button manually. Jā, mēs pateiksim, tur nospiedīs, citādi es nespēju to, ko. Please, that Go on. sentence. Sure. So, understand that we are sinners deserving punishment, but Christ willingly died for us. Sapratīsim, ka mēs esam grēcinieki, kuri ir pelnījuši sodu, bet Kristus brīvprātīgi no brīvas gribas nomira par mums. And the Apostle Paul reminds us in Romans chapter 5, verse 8, he says, "But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners." Romiešiem 5:8 mēs lasām, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. And number 2, Jesus bore our sins and sufferings. Otrais punkts. Jēzus tā kā paņēma mūsu grēkus un uz sevi arī visas ciešanas. He was nailed for our transgression, he was crushed for our sins, and it's by his wounds we are healed. Viņš tika caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu noziegumu dēļ, viņš tika salauzts mūsu grēku dēļ, un viņa
brūcējs mēs esam dziedināti. The Apostle Peter writes in 1 Peter 2:24, he says, Jesus personally carried our sins in his body on the cross, so that we can be dead to sin and live for what is right. For by his wounds you are healed. 1. Pētera 2:24 mēs lasām, viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. And Jesus endured the cross for our salvation. Jēzus uzņēmās krustu vai iegāja šajā krusta nāvē mūsu glābšanas dēļ. Jesus, knowing the joy ahead of him, willingly suffered for our redemption. Viņš, zinot, ka viņu sagaida šis prieks pēc krusta nāves, viņš brīvprātīgi tātad cieta, lai mūs izglābtu, lai mūs izpirktu. The writer of Hebrews in chapter 12, verse 2 says, we do this by keeping our eyes fixed on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated at the place of honor besides God's throne. Ebrejiem 12:2 mēs lasām, un raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagādāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Slide number 2, please. Yeah, now it's slide 2. Okay. The cross is the victory over our sin, death, and the enemy. Tātad krusts ir uzvara par grēku, nāvi un ienaidnieku. The cross canceled our sin debt. Tātad krusts atcēla mūsu grēka parādu. You see, our sins were nailed on the cross and we're no longer condemned. Mūsu grēki tika pienagloti pie krusta, un mēs vairs neesam zem soda jeb lāsta. And Paul writes in Colossians chapter 2, verse 14, he says, he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Kolosiešu vēstulē 2. nodaļā 14. pantā mēs lasām, viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Do you realize that our sin cost? Vai tu apzinies, ka mūsu grēks maksā? And we could never pay that price. Un mēs nekad nevarētu būt samaksājuši šo maksu. But as the hymn writer says, Jesus paid it all to him I owe. Jēzus visu to ir samaksājis, un es viņam esmu tā kā parādā to. And aren't you glad that he paid the price for our sins? Vai neesat priecīgi, ka viņš ir samaksājis šo maksu par mūsu grēkiem? If so, say amen. Pasakiet amen. All right. Make sure you're with me. The cross, it also breaks Satan's power. Vēl viena lieta, kad krusts salauž Sātana varu. There's a song that's been out recently called There is Power in the Name of Jesus that breaks every chain, breaks every chain, breaks every chain. Tur ir šī dziesma, kad mums ir spēks Jēzus vārdā, kurš salauž važas, kurš salauž visas važas, kurš salauž visas važas. I know what there is power in the name of Jesus. Kristum ir šis spēks. And because of what Jesus did on the cross, he triumphed over the enemy, delivering us from bondage. Un tāpēc, kad viņam ir šis spēks, viņš uzvarēja šo ienaidnieku un atbrīvoja mūs no šīm važām. In Colossians 2, verse 15, Paul writes, in this way, Jesus disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Tā viņš apbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Mēs lasām Kolosiešu 2:15. And the writer of Hebrews chapter 2, verse 14 and 15, the writer writes, because God's children are human beings made of flesh and blood,
the Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who had lived their lives as slaves to the fear of dying. Savukārt vēstulē ebrejiem 2. nodaļā 14.15 mēs lasām, bet tā kā bērniem ir asins un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāvis var, tas ir velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāvis baiļu dēļ bija verdzībā. You know, Jesus is still in the deliverance ministry today. Jēzus vēl joprojām ir atbrīvošanas kalpošanā šodien. A few weeks ago, we had what's called a deliverance service here at church. Un pāris nedēļas atpakaļ šeit bija šis atbrīvošanas kalpošanas dievkalpojums. And there were people delivered from shame and guilt and regrets. Un cilvēki tika atbrīvoti no kauna, no vainām, no nožēlām un tā tālāk. There were people who were released and free from bondage. Kur cilvēki tika atbrīvoti no šīm važām. And Jesus still offers that today. Un Jēzus vēl joprojām to piedāvā. The cross also brings redemption and forgiveness. Krusts tāpatās atnes šo pestīšanu, šo izpirkšanu un piedošanu. You see, it is through his blood we are completely forgiven and set free. Tikai caur viņa asinīm mēs esam mums pilnīgi ir piedots un mēs varam ieiet brīvībā. As a song says, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Kas var noskalot manus grēkus vai aiznest projām? Tikai Jēzus asinis. Being good cannot wash away your sins. Kad mēs esam labi, tas nevar aizskalot mūsu Coming to grēkus. church cannot wash away your sins. Arī mūsu grēkus aizskalot prom nevar vienkārši nākt uz baznīcu. The only thing that can wash away your sins is the precious blood of Jesus. Tikai Jēzus Kristus asins ir tās, kas nomazgā mūsu grēkus no mums. In fact, Paul writes in Ephesians chapter 1, verse 7, he says, Jesus is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. Pāvila vēstule Efeziešiem 1.7 mēs lasām, viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. In fact, Peter would remind us that we were not bought with gold or silver, Viņš atgādina, ka mēs neesam nopirkti ar sudrabu vai zeltu, but we were purchased with the precious blood of Jesus Christ, the Lamb of God. ka mēs tikām atpirkti ar šī jēra asinīm, ar Jēzus asinīm. Slide number 3. Trešā daļa – krusts, mūsu dziedināšanas un atjaunošanas avots. The cross also offers physical and spiritual healing. Krusts mums dod fizisku un garīgu dziedinājumu. For it's by his wounds we are healed. We're restored physically, emotionally, and spiritually. Viņa I just get one word, viņa brūcēs mēs esam dziedināti fiziski, emocionāli un garīgi. The prophet Isaiah, who wrote about Jesus many years before Jesus was born, writes in Isaiah 53, verse 5, Pravietis Jesaja, lasījums, ko es jau lasīju, kurš piedzima vairākus gadsimtus pirms Kristus, par Kristu pravietojot, teica, but he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so that we can be whole. He was whipped so that we can be healed. That's the same, but it's a little bit different in Well, Latvian. because Yeah. Peter's quoting from him. Jā. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. By the way, Peter would quote this verse which we read earlier. Un Pēters šo raksturvietu arī citēja, ko mēs dzirdējām iepriekš lasījumā. The cross also offers deliverance from death. Krusts arī mums piedāvā atbrīvošanu no nāves.
Jesus conquered death so that you and I might have eternal life. Jēzus uzvarēja nāvi, lai mums ir šī mūžīgā dzīvība. 2 Timothy chapter 1, verse 10, Paul writes, "And now he has made it all this plain to us by the appearing of Christ, Jesus, our Savior. He broke the power of death and illuminated the way to life, immortal through the good news." Mūsu pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju, ko mēs lasām 2. Timoteja 1:10. In Hebrews 2, verse 9, it says, "What do we see is Jesus, who for a little while was given a position a little lower than the angels, and because he suffered death for us, he is now crowned with glory and honor. Yes, by God's grace, Jesus tasted death for everyone." Ebrejiem 2:9. Bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlstībā būtu baudījis nāvi par visiem. And through the cross we have reconciliation to God and with one another. Un caur Kristu mums ir šī izlīdzināšanās ar Dievu un vienam ar otru. You see, through the cross we're no longer enemies of God, but his beloved children. Caur krustu mēs vairs neesam Dieva ienaidnieki, bet viņa mīļie bērni. Paul writes in 2 Corinthians chapter 5, verse 19 to 21. 2. Korintiešu 5, 19, 21 mēs lasām. He says, "For God was in Christ, reconciled the world to himself, no longer counting people's sins against them. And he gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, 'Come back to God.' For he made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins, so that we may be right with God through Christ." Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācām, it kā Dievs caur mums runātu. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. And that is the Lord's desire, Un tā ir Dieva vēlme, that we would come back to him. ka mēs atgriežamies pie viņa. Even now he speaks to some of you, come back, turn back, repent. Vai arī tagad viņš saka, atgriezies pret Dievu, nožēlo to, ko es esmu darījis, pagriezies Dieva virzienā. And today, if you hear his voice, do not harden your heart, Un šodien, ja tu dzirdi viņa balsi, tad nenocietini savu sirdi. but return and be restored. Atgriezies un tiec atjaunots. Next point. Yep. The cross is our access to God's presence. 4. lielais punkts - krusts, mūsu pieeja Dieva klātbūtnei. Jesus becomes our high priest. Jēzus ir mūsu augstais priesteris. Do you realize that Jesus understands our weaknesses and that invites us to come boldly for grace and mercy? Saprotiet, ka Jēzus saprot mūsu vājības, un viņš ieaicina mūs drosmīgi ienākt viņa žēlstībā un mīlestībā. In Hebrews 4, verse 15 to 16, Ja Ebrejiem 4, 15, 16 mēs lasām. the writer writes that this high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we'll receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm vai ar drosmi pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību, palīdzību īstajā laikā. Understand, God's not way out in the cosmos and doesn't understand what's going on. Tas nav tā, ka Dievs ir kaut kur kosmosā un viņš neko nesaprot, kas ar mums notiek. He became one of us. Viņš kļuva viens no mums.
He understands what you and I go through when we're tempted. Un viņš zina, kam mēs ejam cauri, tu vai es, un ar ko mēs tiekam kārdināti. How many of you ever get tempted? Cik bieži no jums jūs tikat kārdināti? If you're not raising your hand, you're lying. Then what? If you're not raising your hand, you're lying. You're lying? Lying. Lying, okay. Ja tu nepacēl roku, tad tu melo. Do you understand? Jesus understands the feelings we go through when we're tempted. Jēzus atpazīst mūsu sajūtas, un viņš zina, kam mēs ejam cauri. He understands the pull, the conflict that goes on. Viņš saprot to konfliktu un kur mūsu iekšējās sajūtas kaut kur raustās. Yet he did not sin. Bet viņš nav grēkojis. And he's able to offer us help during that time. Un viņš tātad šajā kārdinājuma mirkļos, vai kad mēs šaubāmies vai šaustamies, viņš var piedāvāt mums palīdzību. He is our high priest, our advocate, our lawyer. Viņš ir mūsu advokāts, mūsu jurists, tas, kas palīdz mums cīņā pret ļauno. The other thing the cross did is the cross torn down the curtain that was in the temple. Vēl viena lieta, ko krusts izdarīja, viņš noplēs no šo priekškaru, kas aizsedz, kur nevarēja kādreiz iet vecā derībā, nevarēja iet cilvēki visvētākajā vietā. We now have direct access to God through Jesus Christ. Tagad mēs varam tādā pavisam tieši veidot attiecības ar Dievu caur Jēzu Kristu. In fact, Jesus said that I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Jēzus teica, esmu ceļš, patiesība, dzīvība, neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. For those who don't know, if the temple was still up right now, Ja vēl joprojām tad būtu šis vecās derības templis, everything would be segregated. viss bija sašķirots, sagregēts. There would be a section for non-Jewish people, which are called Gentiles, which you and I are. Un tur būtu tāda sekcija tiem, kas ir pagāni, kas ir nejūdi, tie, kas mēs esam. Then there was a place for the women to be, Un tad tur bija vieta priekš sievietēm, and then there was a place for the men. un tad bija vietas vīriešiem. Yet none of us could ever go into the temple itself unless you were a priest. Un ja tur nebija priesteris, tur nemaz nevarēja iet templī iekšā. And so only the priests were allowed in the temple, Tad priesteri varēja iet tikai templī. but they couldn't go into what was called the most holy place. Bet tie nevarēja iet vissvētākajā vietā. There was a big, huge curtain that separated the holy from the holiest place. Un tur bija liels tāds aizskars, kas norobežoja svēto vietu no vissvētākās vietas. And it's in the holies of holies that God's presence would be. Un tur tajā vissvētākajā vietā bija Dieva klātbūtne. And only the high priest can go behind the curtain only once a year. Un augstais priesteris, kas bija tur nozīmēts tajā laikā, varēja tikai vienreiz gadā iet vissvētākajā vietā. See, we couldn't go into the temple and worship God. Mēs nevarētu iet templī un pielūgt Dievu. We weren't priests. Mēs nebijām priesteri. Everything was segregated. Viss bija sadalīts, But sašķirots. praise the Lord Jesus, when he died on the cross, the curtain was torn from the top to the bottom by God himself. Un tad, kad Jēzus nomira pie krusta, tad šis priekškars pārplīs no augšas līdz lejai. And as Martin Luther says, now we are the priesthood of believers. Un mēs tagad esam ķēnišķīgi priesteri, kā Mārtiņš Luters You saka. understand now we can come to God directly through Jesus. Jēzus Kristus nopelna dēļ mēs varam vienkārši tagad nākt pie Dieva. We have access to God himself through Jesus. Caur Jēzu Kristu mums ir pieeja pie Dieva. Isn't that good news? Vai tās nav labas ziņas? Maybe. Jā, ir. We are clothed in righteousness. Mēs esam ietērpti viņa taisnībā. Through his death, Jesus covers our shame and gives us his righteousness. Caur viņa nāvi viņš apklāja mūsu kaunu un viņš iedod mums savu taisnību. In closing, Noslēgumā. the cross is our victory. Krusts ir mūsu uzvara. Understand, the cross is not just an event in history, it is a foundation for our faith.
Krusts tas nav tikai kāds notikums vēsturē, bet tas ir mūsu ticības pamats. Through it, we are forgiven, healed, redeemed, and made new. Caur to mums ir piedots, mēs esam dziedināti, mēs esam izglābti, atpirkti, un mēs esam darīti jauni. And let us never take for granted the power of the cross, but live in the victory Christ has won for us. Nekad nenovērtēsim par zemu Kristus krusta spēku, bet dzīvosim šajā Kristus uzvarā, kas mūsu dēļ ir, kur viņš ir izcietis ar krustu un uzvarējis mūsu dēļ. And remember, it is by his wounds that we have been healed. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Amen. Amen. Thank you very much. Es ceru, ka jums tagad ir diezgan viss skaidrs par krustu, vai ne?